Šitai paudzei pastāst to, vai kāds no viņiem zina, ko nozīmē braukt ar tā sauktu autobusu kubaņu. Viņi to zina, viņi taču to nezina. Kas ir autobusu kubaņi? Man liekas, ka es pat... Ja? Kurš motors iekšā smirda, tur viss tur augsts, pēc vēl mēs taču izbraukājām visu to Latviju, krustam šķērsam. Tur skaidrā vispār braukt nevarēja, tāpēc tur mūžīgi vispār pila, kas brauc. Tā bija Filharmonijas un tā kultūras ministrijas autobusa, ar ko tas var. Rādefonam tāpat, ka es sāku bija viens autobusiņš. Parādījās tas Ļbovski, man liekas, un tad jau, oi, dievi, nu jau bija sasniegumi lieli. Tāpēc tu minēji ģirtu, jā, tāpēc ja viņš tā žurnāla raksta, mani liktenis ir lutinājis, no pat jaunākā izdevumā vienā žurnāliem. Sakarā to braucienu droši vien, tas bija skaists. Mīļš brauciens. Tevis dēļ bija apstādināti bieži. Reiz bija spiests pateikt pēc koncerta, ka paldies Dievam, es vienreiz varu aiziet pēc koncerta sasvītas nomazgāt. Es saku, vai kāds to varēja iedomāties kaut kādu dušu, kaut kur toaletā ārā, tur un tā. Tā mēs braukājam un neviens nenomīra. Nenomīra neviens. Strādā pa naktīm. Ja? Nospēlē koncertu pa 2-3 un kratīties ar šito nožēlojamo autobusiņu. Ja viņi var saukt pa autobusu.